Yo, what's up? The fins up! Kranta.at arī klātu kartu copi varam sākt! Jo, what's up, the fins up? Šajā reizē devāmies uz Lietuvu, uz sacensībām Pikaiču dīķī. Bijām tur iepriekšējā vasarā, jūlijā. Labi nostartējām pirmajā sektorā, kas vasarā īsti nav top sektors. Tikām pie 7. vietas, noķērām bez dažiem gramiem 300 kg. Bija lielas cerības uz šo posmu. Esam pieteikušies kopumā uz 3 posmiem šajā vasarā, šajā dīķī. Protams, nozīmīgi izlozi, jo vējš bija tā kā uz 11. 15. sektoru. Te izlozes brīdis, satraukums, veiksmīga roka vai neveiksmīga un 5. sektors. Vidus sektors, 6. sektors brīvs. It kā vasarā tā būtu laba situācija, bet skatāmies, kā mums šeit sanāca šoreiz. Laižam iekšā. Veiksmīgs start un lēžam. Paldies sievai! Labi, tie nav ko filmēt. Būtu vismaz pateicis paldies par salātiņiem. Paldies par salātiņiem. Un cik garšīgi. Pagaidi. Nu. Tā kā ķipa nebūtu ēdis viņš. Wow! Nereālie īstenībā. Tu arī gribi? Nē, bet ir garšīgi. Viņš pārgājis dūņu. Sanāk, sākās tas grubulīts. Nav. Vajag tā jau ir tā vieta, kur es arī tagad metu mazos eglis. Teicu, ka es viņu tik precīzi sajūtu. Ka tieši tur metrs metrā, bet tā apmēram tā robeža ir skaidra, ka cietējs nāk uz 70. 76. Jā, kaut kā ir. Un tad te nāk dūņa līdz kaut kur te visur ir tas pāriet uz to galdu, 50, 60, jā, kur te ir 55, te 62. Tātad šis pa vidam nav skaidrs, kas tas ir. Bet, skaidrs, ka te ir vēl vien pārēj uz tiem 60 metriem, kas arī var pataustīt kaut ko, ne? Kādā brīdī vismaz. It sevišķi to kreiso malu, šito te vietiņu. Noteikti vajadzēs pārbaudīt kaut kādas 60 pamest. Kur baros? Tāda pamat vieta. 74. Pret egļu vidu? Pret egļu vidu. Vai tā kā eglēm labo pusi vairāk? Labo kanti, ne pat eglēm. Tā kā, tur skatoties. Tas ir... Veici to, ka šī lielā lunga te, egļu vids jau ir šitas ten, šis rajons. Tad pa lielam te kaut kur. Jo kur ir niedrs, tas klušķis. Šī vieta. Kaut kur. Varētu pārot, jā. Plus mīnus. Un tad normāli, te var visur apmet. Te var, ja vajag 3 stūrīt nolikt apkārt, te var uzlikt slīpo priekšā, te var tā uzlikt. Ir labi.
Reku tev, Mārtiņ. O, to es. Vēl labāk enerģijas pombot. Tas ir servis. Ko? Pulkstens pār 7, viss notiek, viss dīķis pombo. No visām pusēm, visi bombī zivs. Pagaidām gan nekā nav. Tur bija viens skots 9. Pirmais sektors vienu zivu dabūja un 14. vienu zivu dabūja pagaidām. Tā kā aktivitāte vēl nav, bet nu, visi te laikam spiež uz nakti vai nākamo dienu. Būs, Mārtiņ, kaut kas mums šonakt? Būs. Ok. Turēsim pie vārda. Kas tur pīkst? Kaimiņš atkal. Nu, Mārtiņ, pagājis ir diennakts. Ko tu vari pateikt, kā mums ir gājis? Bļāhuēnā. Ļoti labi. Labi mums iet. Ļoti labi. Labi, nu pagājis ir diennakts, jā? Kā iet pāriem, pastāst, kā iet pāriem dīķim? Kas notiek vispār šobrīd? Kopā ir pa diennakt noķertas 6 zivis. Jā, maz. Pirmajā sektorā 2 zivis. Otrajā sektorā 1 zivis. Tad ir 11. sektorā ir 2 zivis. Un 4. 1. Tas arī viss. Un cik ir 5? 5. ir tieši apaļ. Nu, kā jau vienmēr, nekas nemainās. Bet drīz būšot. Kā viss sola. Drīz būšot. Drīz būs, ja ne šodien, tā rīt. Iemauks pie vaisīk un būs. Švīturi. Baigais švītiņš būs. Būs. Tā mēs te cīnamies. Drīz būs. Šauj! Davai šauj tagad. Tur jau filmē no visām pusēm. Kā nešauj, tā nešauj. Moška tāpēc arī nešauj, jo filma. Viņš kautrējās? Jā. Viņš zina vienkārši, ja viņi paņēmis, bet te būs 3 dienas, kamēram viss safilmēs, tur tā parādi, šitā parādi, šitā. Tas vēl te notiek mums. Var pastāstīt to, ka mēs reku atklājām vakar, ka to es mums nepieminēju, ne? Jā. Stīki tātad, jā. Parasties vasaras stīki, cik mums šķīda? 6 līdz 10 minūtes, ne? Jā. Un tad ir fokus ātri šķīstošais. Tur arī ir jāskatās. Ja tu viņu mīkstāk uzstājies, tad viņš šķīst ar peletēm. Ja tu sakrušo vienkārši boilu, nemauc iekšā un saspiet, viņš šķīdīs tieši tāpat 6 minūtes. 3 līdz 6, jā. Ātrākais, ko mēs dabūja, bija 1,5, vai ne? Izņemot man šitās te ringers. Tīri pelets, tās jau viss šķīd tev Ringers bija 30 sekundēs, jā. Kā tomēr ir zivs dīķī. Kaimiņš otrās dienas pēcpusdienā pie pirmās copītes tika. Dabūja kaut kāda zivtiņa. Smuka kāda 12 būs. Vismaz. Ko tu saki? Tu kaut ko teici? Kaut ko tu teici? Tā, par cik saņēmām diezgan daudz jautājums par vertaļotu montāžu pa helikopteru, tad pastāstīsim par bumbiņu augstumu, par pavadiņu, ko, kas, kāpēc. Tātad pirmkārt, kāpēc vispār helikopters pārsvarā tur, kur mēs, tas ir, kur pavadiņi nāk virsū uz līdkoru. Varam likt viņu augstāk, zemāk, mainīt pavadiņš attālumu no svina. Kāpēc? Lai, ja mēs nezinām, kādi grunts, vai mēs zinām, ka grunts ir mīksts, ka ir dūņi, tad svins iegrims dūņās, pavadiņi paliek virspusē un karpai vieglāk ēsmu ir atrast. Šeit konkrētā situācijā marķējot atradām pleķi uz 76 un tālāk, vai ne? 76 līdz kaut kādā 88 bija diezgan ciets.
pārējās vietās mīkstāks un attiecīgi ar makšķeri arī katrā reizē metot ideālā variantā, ka ja klipsi mēs dabūjam tā kā šajā brīdī parāda tur tālumā, tā kā virs tām egļu galot, pie egļu galotnēm apmēram, un tad smuki padodot kātu līdzi, var just, ka viņš piezemējās stingri un viņš tā kā nav jāpaceļ no grunts ārā. Iemetot kaut kur, nezinu, citā attālumā vai pa labi, pa kreisi pārāk daudz, uzreiz var just, ka viņi ceļot ārā no grunts ir baigā dūņa un tad attiecīgi lielāks attālums ir jāliek. Tas, ko mēs darām startā, pamatā liekam kaut kādu apmēram šitādu, plus mīnus, tur nezinu, 10-15 cm attālumu un tad skatāmies tālāk. Tad, kad mēs nezinām, kas ir, tad, kā atrod, ka jau ir diezgan stingra, bet tāpat mēģinam makšķerēt ar helikopteru. Kaut kas nārsto. tad mēs pieliekam tuvāk, plus tas ir, ka iemetot dūņā, tāpat svins aiziet, bet pavadiņi paliek šeit. Bišķiņ labāk ir nekā parasto klipsi. Un, ja ir lielāka dūņa, uzliekam augstāk. Citi gan mēdz tās bumbiņas likt diezgan liela attāluma, it sevišķi, ja, teiksim, tu nepavelc ārā un tu neesi pilnīgi droši, kas tur ir. Un mēs atkal, vismaz es konkrēti, tās bumbiņas cenšos parasti likt diezgan tuvu kopā, jo līdz ko ir copi, lai uzreiz jau ir kontakts un karpi ir galā. Jo, ja tas lielāks brīvais staigājums, lielāka iespēja karpai paspēt izspļaut ārā ēsmu. Ejam tālāk pa pavadiņu, par stikiem arī bišķiņ. Vismaz es parasti maucu slinkajā variantā, vienkārši iedur iekšā un metu, sevišķi, ja distance nav pārāk liela. Es zinu, ka daudzi saka, ka šitas nav labākais variants, bet, nezinu, sevišķi, ja nav ļoti silts ūdens un tik ātri nekūst, nav liels dziļums, tad man liekas ir pietiekami ok. Nevis tur durot vēl ar adatu un ņemoties, es esmu slinks, man patīk šitā te. Vēl viena lieta dūņās, ko vēlams darīt ir, un, protams, arī augstā ūdenī, bet ne par to stāst par dūņām. Tātad lielāku un mīkstāku stiku, pēc iespējas sausāku, lai viņš nogrimstot, tomēr vēl to pavadiņu ekstra notur virspusē. Vēl viena lieta, ko mēs te šogad mēģināsim vairāk darīt, ir ar īsām pavadiņām, tādām 12-14 makšķerēt, sevišķi uz helikopteru atkal tas pats stāsts, ka līdz ko karpi paņem, viņa ātrāk to kontaktu var dabūt ar garāku pavadu, tomēr viņa ir brīvāk, kur staigāt un var gadīties, ka nesenāk piecirsties. Tā, vai iemetam parādīšu, bet to izcelšanu ārā, tātad par ko ir stāsts. Re, kur tagad uzreiz jau līdz ko pakustinot svinu, tā viņš aizgāja smuku slīdēji, 3 apgriezieni, liekā auklu un visu, un makšķeri ir normāli iemest. Tāda izskatās teorija. Praksē mēs šobrīd sēžam, ir 3. dienas vakars pagājuši, cik tas ir kaut kāds gandrīz 60 stundas, esam ar apaļu nullīti. Tā ka teorija viena lieta, praksē kaut kas bišķi mums nesanāk, bet turpinam strādāt. Redzēt, siltais vējš iet uz turieni, 1. sektors sāk vilkt, 15. atverās. Tā, vēl vien maz niansīt. Par svingeriem parunājam. Svingeriem te ir tāds atsvariņš. Tagad ir liels vējš. Ja viņš būtu kaut kur šeit, tas atsvariņš, tad būtu diezgan daudz tukšie pīkšķi, kas būtu vienkārši no vēja. Tad maz niansīt, šo var smuki pabīdīt. Tuvāk šim galam, viņš uzreiz ir smagāks, viņš uzreiz ir mazāk jūtīgs. Riku vējā var redzēt, ka kustās, bet nekāds pīkšķis nav. Labi, pavasarī, protams, tā nav laba lieta, jo copīts ir ļoti vārgs un tur varbūt kaut kādu pašu mazāko copītu var arī palaist garām. Nezinu. Maz raudiņi bakstās, bet citādāk viss ok. Kas vēl? Nezinu, kas vēl. Mārtiņš turpina spombot. Pēc katra makšķers iemetienu pa pāris spombiem virsū. Yo, what's up, the fins up? Cooking shows. Tā, šmorēs burgers. Tu vispār makšķerēšanu aizmirstiet cilvēku. Ja nu būs laivā paravos, tā būs maz ekstra. Liekas tas labi, protams. Bet uz šiem man neķeras šodien.
šoreiz. Varētu uzlikt, būt te amūru, varētu šito likt galā. Un raķetēm ilgi. Kas gati māja? Pie Nezinu, badi viņš jau jau neesat. te laivā ir. Jums ir viens zils? Komto. Gatim? Jā. Ko viņi mūl? Zīvis pēl dīķi vēl. Sūca zivī. Pa sīpolu tik likt. Esat bijuši kāļi. Kas ir kāļi? Ko? Es nezinu. Viens uz Kurš to saka? gads. Loģiski. Tu esi redzējis, kā pins apgatavo? Nē, tad skaties. Es kādreiz TikTokā skatījos, kā no 5. sektora Pikaičos gatavo burgeri. Domāju, ka nē. Tātad tas ir nebijis. Briežu burgerim kilo 200 ar briežu malto gaļu. Liekam klāt vienu veselu sīpolu. Beidz tēlot. Sālu un piparu arī tur jāliek. Jā, Tur ir vai tur nav? tur nav. Enkoreizmu. Sālu. To es saprotu. Cilvēks beidzot sāk pareizi runāt. A cik liek sāli? O! Peper parasts un peper čili. A cik viņu vajag daudz? Pat daudz jau nebūs tā Nu, pat. kā tu samaisīs pagaršo, un tad tu zināt. Kā jā. tas sauc? Tartars? Jā. Auku burgeris māca, ka vajagot būt gaļai lielākai pa Jums maizi. vajag 5 burgers? Gaļai lielākai pa maizi Jā. esot jābūt. Nu, jā. Tāpēc, kad reiķi tu uz panneri, kad tu ceps viņas arauksīs. Jā, bet... Biezumziņā, tu domā? Ja tev mājās nekā nav, paņem lasu un briež steiku. O! Labs, ne? Neviens nelaikoja tajā brīdī. Nu visi bija aizrāvušies. Nā, nedabūj. Nav. Šis dīgi zivs nav vairāk. Visi apēst jau. Visiem mēs asociējamies ar makšķerniekiem, nevis ar pavāriem. Dzērēm. Mums te notiek pavāra meistarklase tagad. Ko labs, ne? Priekā. Tā. Ko mēs viņiem daram? Likt vesels? Nu jā, Ironmanā jau diezgan labi iet. Salīdzinot ar šodien. Salīdzinoši ļoti. Cik tur bija 90 cik zivs. Mums uz 15 sektoriem ir labi 12. Gurķīšus uz... Nebūs, man liekas, nebūs 12. Kāpēc ne? Būs. A točno gatavojot, nazi nevar rādīt TikTokā. Jā, tev jāliek 18 plus. Man liekas. Bet Vai arī tev es jau cooking shows nespēlēju. jāraksti? Es jau uzrakstīju cooking shows. Jā? Jā. Bet labi, kā nu, bet tu gribi teikt, ka TikTokā nevar gatavot? Nu var, bet tur jau kaut kas jāraksta, man liekas, bija. Apakšā tad jau. Redzami bīstami instrumenti, negrieziet ar viņiem vēnas. Jā. Jo vēna griešana var būt kaitī. Kāpēc viņam jūsu jāskatās veselībai. uz to nāzi? Nav biču man. Ej, aigā. Nē, man nav vest. Čurks. Te nu nevajag ķirtam vienmēr. Kaimiņiem arī kaut kas top. Gati pamāj. Ņem kaut kāds tos, lai nav apkārt. Tā nāsa. Tas bardaks, lai nav apkārt. 22.
Tas ir 7. sektorā, viņam tik liels zils. 22? Jūs Vai arī pirmajā vietā ir pa 2 ir vienkārši 2,350. Viņam bija prostēt. Paldies, Vāgo, par laiciņiem. Tieši ideāli. Ka tas prākst. Kā redz kāds vai. Beidzot sagaidīgi makšķers cilvēki. Vai burgeri? Jā, paēdis. Virzieni? Jā. Nu. Davai, šauj. Par ko tu runā, ar ko tu runā? Es nezinu. Tie arvien vai. Davai, testējam. Viņā neredz. Tā arī priekš. Kā garšīgs. Netek. Nu. Bija vērts 2 stundas gaidīt. Tik ilgi nebija. Tā bija labs, ne? Garšīgs. Mērķis būtu bišķi vairāk, būtu vēl labāk. Kas var būt labāks par šo? Yeah. Every kilo, yeah, it's all or nothing. Night goes silent, but the alarms keep buzzing. Heart racing like it's last round fighting. Every kilo, yeah, the pressure's rising. Every kilo, we go hard, no breaks, no room for errors, only big stakes. When that beep hits, yeah, we don't stop. Every kilo, take us straight to the top. Every kilo, yeah, it's all or nothing. Night goes silent, but the alarms keep buzzing. Heart racing like it's last round fighting. Every kilo, yeah, the pressure's rising. Every kilo, we go hard, no breaks, no room for errors, only big stakes. When that beep hits, yeah, we don't stop. Every kilo, take us straight to the top. Fog on the water, silence before. Cold hands shaking, but the mind wants more. Where to cast, how deep, wants to move. This ain't fishing, it's a battle to prove. They got weight in the bag, we still chasing. Time ticking loud, for the heart pacing. Every second got tension building inside. You either stop or you watch it slide. Middle of the night, that alarm goes off. Jump out the bivvy, no time to stop. Real screaming loud, do you know it's big? This the moment, this the fight we live. Neck gets closer, brain starts counting. How many kilos till we start mounting? No fear now, just lock and control. Either take it or you lose it all. No sleep, no breaks, just focus and grind. Winners are made in the pressure of time. Tā, nu sacensības sanāca tāds, kāds sanāca. Diemžēl krietni sodīgāks nekā bijām gaidījuši. Jautājums 100 reiz vairāk nekā atbildes. Bet saprāt, kas par problēmu. Vismaz. Varbūt daļai, jā. Tā, iekomentējiet pie reizes, kā jums šitāds te saturs vai ir jēga. Bez zivīm arī kādreiz kaut ko ielikt, ja nu tā gadās vēlreiz, cerams gan, ka negadīsies. Pakomentējiet mūsu cooking show. Un tiekamies pēc kādām 3 nedēļām, vai nu Kintai Vaildā, vai nu pēc mēneša Pikaiču 2. posmā, vai ne? Droši. Viss. Paldies, kas noskatījās. When morning hits, record or fail. You gave it all, that's the real skill. Every kilo, yeah, it's all or nothing. Night goes silent, but the alarms keep buzzing. Heart racing like it's last round fighting. Every kilo, yeah, the pressure's rising. Every kilo, we go hard, no breaks, no room for errors, only big stakes. When that beat hangs, then we don't stop. Every kilo, either straight it up. Every kilo, yeah, it's all or nothing.